Pastīsimies, kā pūst forts. Jā, galaksija. Cik daudz rūsas te ir. Un tik cik uziet? Viss brūns, es te bišķiņ padarboju. Vai. Nopirku speciālu aparātu, ka to visu dalot nost. Tas mums ir sliekšņiem. Jau sliekšņi bija palielinājumā. Te nav nekā. Kārtējo reizi. Viss ir slikti. Antikorozija vēl jāuztais. Cik tāds prieks izmaksā? Maz jau nav. Kāpēc neapstrādā ātrāk? Visu to pasākumu neizdara. Vismaz jau kāda antikorozija uztais. Lai nesapūtās mašīnas. Viss brūns. Viss dāvā. Vēl nav cauri puisi. Un sliekšņi beig. Labās pusēs. Arī. Te jau var redzēt. Viss slikti. Spārni kāns apujuši. Vēl cauri nav izbirs viss. Gādas sliekšņas var dabūt, reņšķels var dabūt. Var galīgi pakaļā. Viņam nav tāds liekums, lai viņi piemetina. Tas kaut kāds 90 grādi, kaut kā sūds, teiksim tā. Kāds prosts reņšķelīt. Tad mēs ieskatāmies. Jā, parādīšu pie mašīnas. Šeit ir tik plats. Te jau tu šitāši paliek platāks. Un te vēl visi tādi viebuļi visā. Viņš tā aiziet tā kā. Un tā kā uz āru tā iznāk. Reāli viņi var nomanīt vidus daļu. Viņi paši apakš mēģināt. Sāni īsti nesanāk, ja tad bleķis visi jāpārlauc ar šitam parastam breņštelēm. Ko? Tā jau turpina skatīties, uzzinās, cik briesmīgi šitas forts ir saplis. Tā var redzēt. Tas smuku salonu var redzēt. Te, kur tie plasmas bijuši, tur tā trakākā rūs arī ir. Palielam, te tāds aizsargs nāk kaut kā. Te tie paspārņi. Te ir caurums, reku. Te nāk šitāds, te. Uz žurku grausties gabaliņi iekšā vesels maiss. Tāpēc jau droši vien ar nopuju tur tas stūrs, ja tur dabūja kondensēties. Tā, priekš, kas mums ir priekš. Izskatās, ka atbalsts, ne, bet amītim čašu klūzīs āru kādreiz. Ne, tā vēl kaut kāds metāls, bet Tas ir pirmais, kur perēklis ar iemetiem. Tad ir te, ap šitiem te puļķīšiem, ko ķipa stiprinās ar plasmas, tas ir tā kā sērgi, ko visur. Nezinu, kā viņi to dabu gatavs skrūvē pēc tamsts, vai šau cauri, es tā kā nezinu. Visur, ap tiem ir rūs. Te tāds kaut pulcēs mīgs, bet ne. Apstrādā. Kas te bija? Tā bija smilta. Ko jau te jau dos kaut ko? Smilteku. Tu tā švāmi tur uzsties. Tas izpūtīs sadarīt. Šitā pūs nav tik traki, bet arī jau tur augšā pie glāzi. Redz? Tā viss ir. Skaties, ko grib, kurš ir tie diloņi. Tie spicē poļķīši, visur ir rūsriņķi. Pilnīgi virsā. Visur tepat, redzi, arī ir. Kāpēc te nav, piemēram, riņķī? Es nezinu, kaut ko viņi nepareizi dara. Tad īsā pasākumā. Ko abas liekšņiem apakšiem? Kas te mums pie glābtrubām? Jā, te mums ar salons spīd.
Vienkārši viss drūm. Izskatā. Viss ir slikti. O, vismaz šitā vieta vesela. Droši normāls caurums, ne? Droši vien nekas tad dišs nav no viņa. Viss tie stūrti tādi. Rūšu perēkļi. Tāds redziet tas Fordiņš. Jāapkas, jāaptīr, nu te ir metināšanas darbi jau iekšā iekļauti. Smags gadījums atkal. Tas nozīmē šito te, visu salonā jau, šo daļas. Tildu baigi mēs neaiztiksim. Kaut ko jau paskrubināsim, kad valsts pārpūsīs, lai lēnāk pūst. Šis jau izskatās savu mūžu, te nav nekas darbināts. Oķi. Nācāties, tad caurumels ir. Ko es nopirku aparātiņu šodien mēģināsim. Parādīšu. Man jau baigi nepatīk, ka iet uz kompresoru. Redz, ka tāda nuca. Nezinu, šitās. Mēģināšu. Pēc tam jau kad atskaidošu. Darbojas kādas starpības pa firmu, bet ir šitāds sitējis kaut kāds pamēģinās. Kompresoru darbinām. Te jau manī, kā mums veiksies. Pagaidām. Te ir materiāli, sapīt. No, jāiet iestiprināties un jāsāk dot virsavus. Te var redzēt, ka darās iekšā. Tādi. Labi, te bija caurums. Kā visa zeme, kas sanāca iekšā pa to caurumu. Tāpēc, ja jūs redzat sliekšņiem kaut kādu oriģinālai, tad ir. Tad obligāti aizteicam cietiņus. Ja negrib šitādi, tad slieksni pilnu dabu. Ar zemi. Vai zeme. Smilktiņu. Mainām no sliekšanas. Parādīs, kā es to daru, lai jūs arī redz. Uzliku. Paņēmām šitādas knaiblas. Krieveniem apbaiglās. Nākam šeit. Jūs redzēs, kur tas gan jau redzēs. Ņem šitā te ieķerās. Skrubin no šitādā veidā. Man ir bijuši teikuši, ka šeit esot piemetinājis, ja tu piemetinās pie šitā ten vecā sliekšņa, atplīstot nost, ķipa. Nu kā taču neatpūst nost, bet ten apakšā vispār ir to trakā rūs. Bet tas viss ir nost jādabun. Šis ir vecais slieksnis, ko es tev skrubinos, redz, kā viņš atdalījās šitā te daļa. Vecs slieksnis. Un šitā te pamazām. Ejam uz skrubinu, tā jūs redzēsiet kaut ko. Droši vien kaut ko redzēt. Tā. Kaut ko redzēs. Filmēt un strādāt, tad ir tā kā ne. Tā sen, lēš nost. Viegluši plīst jābām rokam, tad vien tā sarežģītā, lai jums parādītu. Priekšstatu. Redzi? Šitā te ņemam nostīs. Vecais slieksnis. Trakā rūs. Vienkārši kasam smuki nost. Šito te. Karoči sapratāt. Sarežģīt šitā te taimlapā jums var uzlikt.
Un šitā te viss jāatklaiž nos, pēc tam slīpa ripu visu notīram nos, līdz spīdīgam bleķim, cik vien varam. Un. Pēc tam sagruntējam, te droši vien uzlikšu to Petrus korozijas, to brīnum brunukas. Šito uzpūtīsim vēl papildu. Visur, kur būs rūs. No, darbošos tālāk. Uzlikšam taimlapu. Ko? Tas notīrīts. Rūsēdāju uzlika, gruntu pāri, jāsāk metināt klāt. Jaunais slieksnis. Te jau darbojas rūsēdājs lielā rekoja. Tā viss šitas. Labrīt, otrais rīts, cik tālu mēs tikām. Vārku apstrādājam, slieksnis piemetināts jau apakaļ klāt. Te arī bija rūsiņi višķi. Tur, ko viss slieksnīts vietā ir. Tad vakar mēs te ņēmāmies. Viss rūs. Redz jau, var redzēt. Redz oranžais, kas ir. Viss bija nopūs, sakala rūs jau reaģē. Reāli jau pa vēlu tas ir. Ņems neko bišķi patīrīs un ņems visu to oranžo visu. Tā saucās brunoks. Viņš īsti nevarēja šitāds palikties, tāds rūšains. Nevajadzētu it kā palikties. Vajadzētu visu apraukt. No jau, kurā diena. Brīvdiena, pareizāk sakot, šito jau pabeidzinām, šito jau es nofilmēju, sadarīju. Palikuši šitas caurums. Šitas te augšā. Vēl, kur vēl. Šito tikko var teikt atmetinājām. Visu sadarījām. Sagruntējam, lai žūs pa to, lai mēs metināsim šitos te. Kaut kas mīksts, salons. Kas te jāizdara diezgan, te plasmas, cerams, ka nebūs daudz. Vai jau tas salons negribās strātīt. Bet reizē vajadz uhai viņu. Ņemam ārā dankriti. Un palaidīs lejā paskatīt. Labi. Pēc tam parādīšu, cik daudz jānojauc, lai tik klātī. Un kas tur ir sagājuties tam sienām. Cits jau uz dūlo. Necīk ņemt un droši vien visticamākais metināt. Es man pieredze rāda. Nu, kā vajag pārdīt, ka nenodeg. Ātri vien būs buf un nebūs tā mašīna vairāk. Labāk jau. Tas es parādīšu, ka būs nārdījis. Nu tā es apsolīju parādīt, cik daudz jāizjauc. Viss ir jāizjauc. Viss salons ir izrādīts, līdz ar visiem grieztiem, viss.
No kā, ko jāsāk? Nu, no sākuma beņķus var izskrojot ārā, pēc tam sākam te ar šitiem te plasmasiem, ko te grieztos. Tad nāk baltie plasmas ap stenderiem šeit. Tad nāk lielais melnais plasmas vēl viss. Vai to tepiķu pacelt gaisā, jāizskroja vidējā rinda ārā beņķi. Ja nav variantu. Kāpēc es to darīju? Var jau būt pimps. Vienkārši te bija tāda, nu, neliela cauruma. Bet te ir tāds caurums, viss sapujas. Nu, man būs jāgriež te kaut kur, kad beidzās te tāds veibaks, tāda pumpiņas var redzēt. Ir tādi, ja, ka visi rūsēni. Tad kāds gabals būs jāliek iekš jauns viss. Šinī pusē. O. Cits jau būtu aizsmērējis un tu var braukt, ja tu pērsi Ford Galaxy šit, nu, šitā te. Kāda parādīšu. Var apstīt. Šitādiem lukturiem, šitādiem. Kā viņš sanāk šitā. Tad tu zini, ka pūst. Ui, tā saistāsies. Tā. Tas, kam jāpievērš uzmanību, bet tu no iekšas netiks klāt, redz, visi izpujas. Te šitie stūri. Ja nopujuši galīgi. Tu nezinu, pagaidām pirmais šitāds ir. Te jāpujas. Te, redz augšā. Zem tiem plasmasiem izpujas viss. Kā, zini, kā tu var redzēt? Tu var pataisīt te tās lūciņas vaļā. Te nāk, redz, kabatiņa tāda. Un te augšā iet tur tāda lūciņa. Un tur to stūrīt var redzēt. Caur tejiem reku. Jā, redzēt. Te tur iekšā. Vai tās kabats nav nopujuši, tās viss ir vesels, viss tīrs. Nav rūsiņi tur riņķi, tad var. Un to kā no apakšas tu var redzēt, nekā. Viņš var te dubultē. Vienmēr sākot, ja viņam rūs pa perimetru, labāk tālāk no tāda. Tā sākāt visi šitie glāzes. Un vēl kas tos inženieris vajadzētu izrūnīt, man liekas. Ja tev šitādam jāmaina kādam mehāniķiem amīšu, nu cik tas prasīja, tikpat visas salons jāizjauc, jo. Kur amīšu skrūvas augšējās. Un te ir tā cietā šitā plasmas, viņam netiek klāt, redzi? Viņš ir te, šī vietā augšā. Un viņi nepadodās, viņi neārdās nekur citur. Viņi nāka visu šito lielo baneru paneli kopā. Garoči tas pats variants ir beņķi ārā. Šitas uz augšu. Nā, šito var necelt uz augšu. Reāli šitie stenderi. Visi šitie te, tie nost. Un, bļā, to vajadzētu izrūnīt, kas to izdomājas. Kāpēc nevar tā kā auģikam smuku no apakšu? Te amītim pieskroja 2 skroviņus un ārā, bļā. Nu visu. Kā tā var izdomāt uz uzgriežņiem uzlikt? Tas ir dirsā, man liekas. Dirga būtu uzgriežņi. Bet kā skrūviņi zimoši, ka viņas ir piekniedēts. Tas kāpēc viņi, bļaļ, var apgriezties tā kā uz riņķi arī? Nu, kā rača tev apraujās, tad te ir tāda. Var jau būt, ka viņi piekniedēti. Nezinu. Mums kā augsto metināmi ir klāt. Cerams. Baigi neesmu mainījuši. Vai mainījuši klīņas. Aš jau būtu, ka varbūt, nu. Bet, nu, ja gadījumā kaut kas apraujās, droši ņemt apsējumu nostīt tādi 2 uzgriežņi nav. Tas būtu stulbi. Parasti viņi nāk baigi tādu, nu, ievalcēt, nav šī tādu uzgriežņu vēji. Tā varētu būt kā augsts piemetināt. Nu, ja gadījumā apraujās viņas smukuri, tad jāpadarbojās. Te reku viņas var nomainīt. Noflaksē nost vai nosit piemetina apakaļ vietā un ir. Es ceru, ka tā nav tā dulva, ka jāņem viss ārā. No, tā kaut kā. Tā rūs. Te nekas daudz vairs nav palicis. Tev redzēt, ir 2 pumpiņas jau ir. Vienkārši savu nodzīvojas jau. Nezinu, kur gan. Apstrādājam mašīnas un antikoroziju. Apstrādājam. Nu nav mums tik daudzam cilvēkiem tas nav uzliek. Pirkt, metināt, restaurēt mašīnu. Šis nav lēts prieks. Šis ir padārgs. Lētāk ir apstrādāt. Davai. Kā būs sametināts, tad uzfilmēs kaut ko.
Nu, karāč aizbauž cimdiņu te garam, lai nesadedzināt degals, kas jums skaitījās kaut kā. Nu, ieliešanas trūka, teicam tā. Nezinu tā tehnisko nosaukumu. Te. Vienkārši, lai bleķis nepieiet klāt. Jo savādāk bleķis pieskarsies klāt, metināšanas brīdī var vai nu piemetināties vai izsilināt caurumu pie trubai. Tāpēc karlavīnu. Karlaviņš tā truba. Tā kaut kā. Uzreiz jau nevar atcerēties. Šodien jau svētdien. Jā, svētdien arī pat jāpastrādā. Lai tik pabeigt, iekļautos kaut kādos termiņos. Pats jau sūdzes sataisīt. Varēja pateikt, nu neko, gaida tagad 2 nedēļu mašīnu. Protams, apskat jāiet tūlītās, kā jau vakar bija jāiet. Nu, slikti, nu cilvēki, nu ja jums dabūs slimības lap uzreiz, tad pašā dienā meklēs servisu, kas var mēnešu laikā sataisīt, nevis palikuši 3 dienas, gan jau man sataisīs kāds. Vai nu tev sataisīs hujova, ļep, vai nu tev pateiks, nu mēnesis jāpagaida. Un tas viņam nekrat, ka tev tur rīta apskat jāiet. Šī variantā. Es varu teikt, svētdien, trešdien apskat viņam jāiet šitā. Tagad smukais iesīsim ciet. Uzlikšu tajumā. Tā ka viss notiks. No, tā kaut kā. Kāpēc laicīgi visus šitāds darbus daram? Neatliekam beidzamās sekundes. Vienkārši. Dabonam slimības lapu, uzreiz meklējam uz servisu laicīgi. Vienkārši tie, kas tur guļ, vienkārši, jāpārmāc. Pasaka, mēnesis, 2 mēneši, viss jau. Gaidi. Vienkārši, kaut kādai kārtībai jābūt. Nevar meistars slikt, servis slikt, neviens nevar paņemt. Tā nenotiek. Vienkārši te bija sarunāts slieks un mainīt. Kā rakstīts viens, tāpēc es arī neiekļauju baigi daudz. Beigās izrādījās te pus mašīnu jāmetī. Abi sliekšņi, jau šīs kabats viss, vēl plusā jāpiķē mašīnu gribot. Tad ir tā kā ir. Tev pamet zem tanka. Nedomāju vēl, ka tik daudz vēl tā rūks. Neko darīt, nākošais bez apskats, kārtīgas iedziļināšanas apskats, nekādas termiņas nesaukt vairāk. Es kļūdījos, maksā pa savu kļūdu, pastrādāšu brīvdienās, neko darīt. Tā ir. Cilvēks kļūdās. Ko? Caurums ciet. Viss ir aizmetināts, tur gaisam spīdāt. Pastīsimies no otras puses. Punktiņiem, tās punktiņiem. Kad laika kalpo. Jā, tā rūs ir pilnīgi viss. Vismaz laika derēs. Caurumi ciet. Grunts, šūmostik. Viss ir sadarīts. Es skatās šādu. Nāc. Tagad no iekšpuses parādīšu. Tagad tas cauri. Pusīte. Tā arī bija cauruma tā. Tās es uzskatu, ka tās ir vietas, kas pūst viņiem. Ja nav sists nekā. Ar savām mašīnām kādam itādu var uzmest acis šitām te vietā. Jā, jauc ānu, kas vēl. Ja kāds izdomājis ir. Tak nejaukšu, ņemšu un tāpatās tur metināšu. Kas ir apakšā? Šitāds te parlons, kas šitā tepiķi paveic. Un kā šitas aizdegsies, tu viņi nenodzēsīs. Tāpēc neslinko un padarbojas, nojauc. Joku maz.
tur jau sūdi jau tāda, ka viņi var atlaust vaļā. Viņam tā plasmas ir tik stenga. Šitā plasmas. Redzi? Viņa diezgan pabieza. Viņš pat nelocās, redzi, pat stūrīt. Īsti pat nelocās. Viņš šanās stūros. Nu, tur ir audz, ja tev tur sāk kūpēt. Tur, nezinu. Ko tu nevari, tad vienkārši brutāli, es nezinu, kaut jāplēš, jālauž, nezinu. Tas iegādājies. Nu, nevar te metināt tā. Nezinu, ja galīgs slings, nu. Lietu špakteli, pohuj. Tās var izsist ārā, nu nedēļ bog, bļaļ, kaut kāds šitos makroflekus. Nedēļ bog. Es tādas mašīnas nemetu. Ja tad piedzen pilvas malas un tad tur tikai fleks griezu visu kopā. Saka, ja kaut kāda caurumiņa, nu ņem stikla šķiedrus. Nesakarējas to makrofleks. Vienkārši tās vismaz var izbungāt nākošais, kas metinās to mašīnu, ja tu kādam iesmēra un grib sametināt. Tad ir iespēja sametināt, bet ja ir makrofleks, tur ir tīrākais šrots. Viņš ielien iekšā visādās starpsienās LR ratā un tad tur jāuzas. Vienkārši. Saka, nu, ko tu var izdarīt tikai stikla šķiedrs ir, jā, sliekšņi trakās bukts, man arī tur caurums, un man jāsameķi. Es beigās ņemu tādu kārtu špakteli. Nepārspīlinu tādu. Tur vienkārši paklau, nu, pasī pabungā, tur jau jūt, ka tu tā kā pret cementu klapē. Neko, stelējam visu kopā, apakaļ tā parādīs, ka būs, kas vēl paliek, antikorozija, jāskrāpē tā rūsa. Šodien vēl nav. Kā liela daļa jau noskrāpē, tikai tāda aizmugura palikusi. Labi, jāstelē kopā. Šitāds beņķis skrūvs, ieteikt tos beņķis izskrūvēt ārā, lai nav tā, ka viss nolūst. Vienkārši atkal nekopītu vienāk nevar. Nu, kračiņas ir tā sapujuši jau. Neko tādu ņemšanu viss notīriši, sēļoši kārtīgi. Tās tie šitie te nāk. Beņķiem. Lai izņem beņķis ārā, viņš ir jāatskroja obligāti. Tad deļojam tās skrūvas. Tu kādreiz kaut ko vēst gribi, lai nav tā, ka tev tur viss apraujās uz riņķi un nolūst. Pēc tam vairāk beņķi nevar piestiprināt apakaļ vietā. Normāls pasauciens te. Un viss ir gan iz apakaļ. Tikai beņķi vēl jāpaskroja, tad var pārējo darboties. Tas ir melns kā melns. Jā, antikorozija, es nezinu. Nu te ir pārēli, viss slikti, visi brūnā vienā. Skaties, ko gribi. Ko es gribēju teikt. Ja tu pūti, jūs nepūti uz šitā te parādīt. Parādīt, kā viņš nāk nost. Jā, vajag kaut kur to klauzi nevis te. Ja šitādi nedrīkst pūst, tas viss nonāca nost. Un tā joprojām. Tur vēl tereku. Redzi te. Tā iznāk drop nost. Tādā veidā, kas tik nost ir, man aparātiņš arī tas nopirks, bet ar to viņš neņem kaut ko baigi plānojuši, ņem, bet biezāks, kuri tur amortizē un visu, ko es gribēju parādīt. Un tūlīt viņš apskats gāja slimības labi dabūja pa sliekšņiem un pa priekšu gulteni. Protams, ka esot šī tādu plauktu, tā jau viss ir slikti. Beigās, es domāju, jāpatīri iekšā. Var redzēt droši, ka tur ir caurs viss izpujas. Liels caurums arī. Redz, plauks var te tā pārlīst. Ko darīt, izies apskat. Un. Lai maina plaukts. Tas būs varianti. Šī variantā. Jā, viņi grib braukt, jāmaina abi.
Bet te diezgan mīkši šī vietā. Šī te. Mums vienā brīdī, ka likts. Ielēksies un paliks ar sportiniekam iztur. Labākā gadījumā, sliktākā gadījumā jau nomūst. Nē, kā vēl kāda stunda. Cik. Un te kaut kas ir bāks, es neņemšu nost. Te var redzēt. Viņš arī viss bija tāds, un te es apstrādāju. Šo gruņš, šo mastiks vietā salika. Paņemšu vēl te nost, kas man palicis reāli. Te šitas stūrs. Tas. Nezinu, ceram, ka vēlam vakaram sadarīs. Ir pat rakši tas viss. Nezinu, vai vajag šitādas taisīt. Tas sapujas. Neko darīt. Kaut ko mēģinās nokasīt to lielumu. Sapūtīs kaut kādu, kad gadi jau vēl nobrauks. 2, 3, o, te trosa drīz aizies noskrieties. Redzēt. Atnākas jau ir stāra. Viņi te arī pušura, ka viņi. Tā mainam, bet apskatā vēl viss strādā. Neko, tas nuk izskatās. Redzi? Vienalga, bet tik kaut kāds solidoli paliek, neļauj piepūt klāt. Un šitas viss jānotīra katru reizi. Ja tu smērē solidols kaut kādu nomazgā, notīra liec apakaļ. Ja vairākas reizes tu liks, un tā skrūra, ko aizauga viss vītens. Ar apraut vītens tādā veidā. Ir labi, ka ir uzsmērēts, un ka pa daudz akal ir slikti. Tā kaut kā. Jāturpina skrubināties. Nu, visi beidzot. Sakrāsot, sadarīt. Viss vaskiem izpūsts. Šai apžujas. Domāju, kāpēc tas pleķenis žūst. Arī. Viss tā apakš. Viss tek, viss spīd. Abas puses. Viss tilti. Traka gāja šitā mašīna, traki. Tur bija ielāps. Izskatīties tā. Sapūs sadarīts. Tāds aizmugurs izskatā. Tur tā rūs trakā bija. Viss ir tā. Es, kā teku gaišais, es nepūtu speciāli tur, kur oriģinālā mastika. To kādi jēga tur pūs beig pāri. Atjaunot tur, kur viņi nav. Palaukts mainīsim pēc tam. Un kā šodien viss ir slapš, neko neaiztikšu vairāk visi. Vairs stāv līdz rītam. Un tā arī pa lielam viss vairāk neko nefilmēšu. Viss ir izpūs sadarīt. Brīvdienas ir beigušās. Rītā jāstrādā. Rītā agrāk jāceļās. Es salikt šito, rītā citu piķēšanu sākās. Tā kaut kā beidzam uz šīs nocē.